iztīram lieko un griežam salmiņos. Svarīgi būtu izmantot cimdus, lai pēc tam pirkstiem asums nepaliek un aiziet kubiņos. Un liekam arī klāt pie garnelītēm. Te iekšā bļodā. Ņemsim kinzu, mēs izmantosim tikai lapiņas, jo visa garša un aromāts ir iekšā lapiņās. Lapiņas saplūktās mēs ņemam un sarulējam pēc iespējas stingrāk, jo tad viņi vieglāk griežas un kapājas. Smalkāk būs. Pirkstus izmantojam kā distancerus, lai nesagrieztu. Un beram klāt. Tālāk ņemam citronu. Daudz mums šodien nevajadzēs. Uz šo daudzumu garneļu pietiks ar 1/4. Biežam caur roku, lai sēkliņas neiebirst iekšā. Tālāk mēs liekam sāli pēc garšas, piparus un ķiplo granuliņas. Visu kārtīgi apmaisam.